Šodien, ja mēs paskatāmies, kā dzīvo cilvēki Latvijā un cik mēs esam attīstījušies cauri gadiem, tad, ja mēs gribam būt godīgi, un es vēlētos aicināt jūs vismaz savās domās būt godīgiem, tad mēs sapratīsim, ka Latvijas iedzīvotāji nekad nav dzīvojuši tik labi kā tagad. Jā, protams, mums ir izaicinājumi un ir daudz pie kā strādāt, bet ja mēs salīdzinām ar 20, 30 vai 100 gadus vecu pagātni, tad mums ir jāatzīst, ka mēs šodien Latvijā dzīvojam labi. Un tas ir salīdzinoši tieši tām valdībām un tam darbam, kas šo gadu laikā ir izdarīts. Un mēs varam paraudzīties arī uz faktiem. Es šodien varbūt minēšu tikai dažus no tiem. Viens no tiem, par ko es šodien gribu runāt, ir Latvijas publiskie digitālie pakalpojumi, kas ir atzīti par vieniem no konkurētspējīgākajiem Eiropas Savienībā. Un Latvija turpina būt par līderi starp Eiropas Savienībā publisko iepirkumu pakalpojumu digitalizācijā un arī elektroniskās identitātes izmantošanā, kas nodrošina mūsu valsts iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu un drošu piekļuvi moderniem digitāliem pakalpojumiem. Mēs esam nodrošinājuši, lai šie pakalpojumi būtu ērti pieejami tiešsaistē gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Un šī sistēma kopumā pie mums tiek nepārtraukti pilnveidota. Es varu minēt piemērus. Piemēram, vai mēs vairs varam iedomāties, ka būvniecības dokumenti būtu jāiesniedz papīra formātā. Mēs zinām, ka to var izdarīt digitāli. Ja mēs paskatāmies uz mūsu strateģisko partneru Vāciju, tas tur vēl ļoti tāls sapnis. Mēs esam priekšā daudzām Eiropas Savienības valstīm šajā jomā. Vai mēs paskatāmies citu piemēru, e-parakstu, kuru mēs varam izmantot no jebkuras vietas pasaulē. Vai, piemēram, piemērs, ka vecākiem nav jāiet uz skolu, lai uzzinātu par savu bērnu sekmēm. To var izdarīt arī esot mājās, ģimenē un pārliecinoties, kā bērnam iet skolā. Tāpat arī valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumi, kur var redzēt gan savu sociālās apdrošināšanas stāžu, gan veiktās iemaksas, gan arī aprēķināt prognozējamo pensiju vai pabalstu. Un jāsaka, ka lielākā daļa no šiem pakalpojumiem ir integrēti un darbojas savstarpēji. Protams, ka šeit vēl ir daudz darāmā, un svarīgākais, ka pie šī mēs nevaram apstāties, ka mums jāpaplašina fokus no digitālā valsts pakalpojumu servisa uz digitāla biznesa ekonomiku. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs, izmantojot to infrastruktūru, kas mums ir, veicinātu arī uzņēmējdarbību gan digitālā, gan mākslīgā intelekta jomā. Un viens no šādiem darbiem, kas ir jau paveikts, ir nodibināts mākslīgā intelekta centrs. Vēlos uzsvērt, ka dibinājām mēs viņu visi kopā ar kopējas Saeimas atbalstu, un tur ir apvienojušās gan zinātne, gan uzņēmēji, gan valsts pārvalde. Līdz ar to arī atbildība par sekmīgu šī centra darbu ir uz visiem. Un jāsaka, ka lai arī sākotnēji šī kopējā sadarbība nav bijusi gluda, tieši šobrīd ir aktīvu darbu sākusi jauna vadītāja, un tieši februārī tikko ir izsludināts projektu uzsaukums uzņēmējiem dalībai speciālajā regulatīvajā vidē. Ir saņemti pirmie pieteikumi, notiek aktīvs darbs, konsultējot uzņēmējus, un es esmu pārliecināta, ka arī mākslīgā intelekta centrs sekmīgi darbosies. Vēl viena lieta, ko man gribas vērst uzmanību, ir uz paveikto reģionālajā attīstībā. Protams, ka reģionālā attīstībā liela nozīme ir Eiropas Savienības struktūra fondiem un to ieguldījumiem reģionos. Tieši šobrīd tiek būvēti 4 lieli industriālie parki Latvijas dažādās pilsētās, un pašvaldības attīsta uzņēmējdarbības infrastruktūru, ar kuras gan pievada ceļus, gan būves, kuras pēc tam varēs izmantot uzņēmēji, un Latvijā tiks radītas atkal jaunas darba vietas, pateicoties gan struktūra fondu, gan arī pašvaldības atbalstam. Un atbalsts ir ne tikai uzņēmējdarbības infrastruktūrai, bet arī izglītībai, veselības aprūpei un daudzām citām jomām. Man ir liels gandarījums
Laiks. Kā īpaši apvienot, lūdzu. Apvienot. Ka īpaši papildus atbalsts ir arī ceļiem, jo ceļi tie ir reģiona asinsrite, un ka valdība ir atbalstījusi arī papildus struktūra fondu atbalstu tieši ceļiem. Kā vienu no piemēriem es varu minēt ceļu no Rojas uz Talsiem, kuram sen bija nepieciešams finansējums, un tagad tas tiks sakārtots. Kopumā es vēlos uzsvērt, ka mums visiem ir viens mērķis – efektīva valsts, kas kalpo iedzīvotājiem. Strādāsim kopā, sniegsim priekšlikumus un vērtēsim pēc rezultātu un padarītā. Paldies!